ir 3 vajadzības, kuras bērnam ir jāapmierina. Tādās lielās kategorijās mēs varam salikt. Tā ir kompetences, sajūta, tātad nesteigāt apkārt, netīrīt bērnam mutīti un neslaucīt degunu. Šis nav tas vecumposms. Šis vecumposms sen ir garām. Un netīrīt bērnam dibenu arī šī vecumposma. Tas nav tas vecumposms, ka tas būtu jādara. Neklāt bērnu vietā gultu. Protams, kad pagatavot ēst, bet bērns pats aiz sevi var novākt un tam līdzīgi. Bet, protams, kad nav tā, ka, ja tās visas lietas nav attīstītas, ka tagad tas viss notiks, tad ir jāskatās, kā šīs visas lietas attīstīt, lai bērns arī spētu šīs lietas darīt un labprāt arī darītu. Un tā pēckomponents, tā nākamā lieta ir šis te, kad bērns iejūties tie vidē, ka viņš tiek pieņemts. Un tas ir par to, ka, piemēram, arī šajā te mājas vidē ir tās vienkāršas sadzīviskās lietas, piemēram, sakārtošana, un bērns jau no agra vecuma redz, ka tiek veikta šī kārtošana vai tam līdzīgi, un bērni grib iesaistīties, un ļoti svarīgi, ka to arī pamanīt bērnu iniciatīvu, ka bērns iesaka kaut ko,